Labdien, mani sauc Sandra Podziņa. Šodien es jums parādīšu, kā jūs varat apmeklēt test drive. Daudzi cilvēki nevar saprast, kā lai tiek uz webināru, kurā var paklausīties, kā stāsta cilvēki, kā viņi ekonomē degvielu, kā viņi pelna naudu. Tātad, ja jūs redzat tādu linku expo21.prau.tv, droši spiežat uz linku, un es parādīšu, kā jūs varat iereģistrēties un apmeklēt dzīvajā, paklausīties cilvēkus, kuri stāsta, kā viņiem šis bizness strādā. Tiksiet uz tādu lapas pusīti, kurā šīs sistēmas dibinātājs Oļegs Primakovs stāsta par saviem sasniegumiem un kā viņš ir uzzinājis par šo biznesu. Šis cilvēks ir liels līderis un ir viens no lielākajiem čekiem kompānijām. Tātad varat paklausīties viņa uzrunu un tad spiežat uz test drive. Šeit jūs aizpildiet savus datus, rakstiet e-mailu, uz kurieni jums nosūtīs vēstuli, un uzrakstiet tos burtiņus, kas te ir uzrādīti. Un spiežam saņemt kluba karti. Tā, diemžēl man nelaiž, tāpēc, ka man šo e-pastu jau aizsūtīja, tad mēs ierakstīsim kādu citu. Tā. Jāpārbauda, vai tiešām viņš ir pareizs. Un spiežam atkal. Tā, viņš nelaiž, jo mēs te mainījām. Tagad aizpildīsim atkal jaunos burtiņus, kas mums parādījās. Un tagad šeit ir rakstīts, apsveic mūs ar pievienošanos un ar reģistrēšanos klubā PrauTV, un uz mūsu e-pastu tika nosūtīta vēstule ka mums ir jāakceptē reģistrācija, un tur mēs arī saņemsim paroli, lai varētu apmeklēt savu un tikt iekšā klubā. Tā, tagad mēs liekam savu e-pasta adresīti. Es tā visu rakstu drusku lēnām, jo kamēr atnāk vēstuli, drusciņi ir jāpagaida. Tad darīsim to lēnā garā, lai viņi paspēja atnākt. Tā, redziet, ka viņa vēl nav atnākusi. Ja jūs gaidiet kādu vēstuli un viņa nav atnākusi, jūs varat pierreiz apskatīties šajā sadaļā mēstules. Jo citreiz vēstuli, kuru jūs gaidat, var arī tikt šajā sadaļā. Tā, redziet, ka viņa šeit pagaidām nav. Te ir man kāds cits spams. To mēs dzēšam ārā, lai nemais. Un apskatīsimies, vai par šo laiku nav atnākusi vēl kāda jauna vēstule, jo drusciņi ir jāpagaida. Tā, redziet, vēstule ir atnākusi, spiežam virsū uz vēstules, un kas te ir rakstīts? Te ir rakstīts, ka uz šito linku, ko atsūtīja kompānija PrauTV, ir aktīva 12 stundas. Tātad šo linku mēs varam uzspiest 12 stundu laikā, pēc tam viņa būs neaktīva, un tad mums būs jāreģistrējās pa jaunam, jo nevarēsim tikt uz test drive. Šeit ir mūsu e-pasts, ar ko mēs reģistrējāmies, un te ir parole, kuru mums būs jāuzrāda. Tūlītās mēs viņu nokopēsim un spiežam uz linku.
un tiekam iekšā. Tā te mēs ieliksim uzreiz iekopēto parolīti, un te rakstīsim e-pastu. Tā, un ejam iekšā. Un ko mēs tagad te redzam? Drusciņi man tā lēnām lādējās. Jūs varat noklausīties uzrunu, ko stāsta Primakova kungs. Stāsta par šo biznesu, stāsta par produktu, un šeit jūs redzat laikus, kad notiek test drives. Tātad tuvākais test drives būs 14. datumā, tas ir šodien, 10:10 pēc Maskavas laika. Tātad mums Latvijas laikam ir jānoņem stunda nost. Tātad 9:00 jūs varat nākt uz šejienu, atkal uz savu šito klubiņu, un būs jāspiež ieiet konferencē. Ko es gribu pateikt? Konferencē var ienākt iekšā 5-10 minūtes tikai pirms konferences. Ja jūs nokavējat, jūs var arī konferencē neielaist. Tāpēc sekojiet, lai paspētu uz to laiku, kad notiek testēts. Tālāk ir apakšā vēl redzams arī, kad ir citās dienās, ir piekdienās, sestdienās, tā kā jūs varat apskatīties to laiku, kurš jums apmierina. Kādu kļūdu pieļauj citi cilvēki? Viņi ienāk iekšā savā, šeit klubā, noklausās, ko stāstā Primakova kungs, un viss. Un viņam liekas, ka tā arī bija tā prezentācija. Viņš nekā nav sapratis un iziet ārā. Pirms jūs pieņemat lēmumu, vispirms ienāciet testdrivā, kur jūs redzēsiet tūkstošiem cilvēku, pār par 1000 cilvēku, kuri stāstīs par savu rezultātu, ka tiešām notiek degvielas ekonomija. Cilvēki stāstīs, cik viņi nopelna mēnesī, cik viņi nopelna jau par pusgadu, kādas naudas viņi pelna un kāda notiek degvielas ekonomija. Tā kā lūdzu, pirms neesat noklausījušies test drive dzīvajā, nepieņemat galīgo lēmumu un izejot ārā, neaizmirstiet par šo kompāniju, jo tiešām ret, kad sanāk redzēt konferencē pār par 1000 cilvēku, kuri dalās, kāda viņiem ir ekonomija, lietojot šo produktu. Un gribu vēl pieminēt, ka bieži stāsta tikai par produktiem, kas ir domāti automašīnām, bet kompānija piedāvā arī citus produktus, gan veselībai, gan skaistumam, ekoloģiskos produktus mājas uzkošanai. Šeit šajā filmā jūs redziet, cik daudz cilvēku ir uz skatuves, un tur ir gan jauni, gan veci, sievietes un vīrieši. Ir pat arī cilvēks, kas ir ar paralīzes slimu, un viņi visi dalās savā pieredzē. Tā kā ļoti iesaku paklausīties, ieiet testdrivā dzīvajā, paskatīties, cik daudz cilvēku piedalās no visas pasaules, un tikai tad pieņemiet galīgo lēmumu. Vai tas jums interesē, vai arī neinteresē. Un ja jums tomēr ir parādījusies interesi un ir vairāki jautājumi, ko gribat uzdot, tad droši rakstiet. Skypes būs beigās uzrādīts, e-pasts arī, tā kā piežiet droši uz linku, apmeklējiet testdrive un ekonomējiet degvielu un saudzējiet dabu. Ar jums bija kopā Sandra Podziņa un pagaidām visu labu!